23. maijā demokrātiski ievēlētā augstākā padome sanāca uz savu pirmo sesiju. Es aicinu jūs ievēlēt cilvēku, kurš bauda Latvijas tautas uzticību. Šai ziņā mūs visus var vienot mūsu kopīga balss par labu Anatolijam Gorbunovam. Par Latvijas PSN augstākās padomes priekšsēdētāju ievēlēts Anatolijs Gorbunovs, 170. Mārupas vēlēšana apgabals. Par viņa vietniekiem ievēlēja Daini Ivānu un Andreju Krastiņu. Ievērojot Latvijas iedzīvotāju gribu, kas nepārprotami izpausta ievēlot vairākumā tos deputātus, kuri savā priekšvēlēšanu programmā izteikuši apņēmību atjaunot Latvijas Republikas valstisko neatkarību, Latvijas PSR augstākā padome nolemj. Pirmais. Atzīt starptautisko tiesību pamatprincipu prioritāti pār valstiesību normām. Atjaunot Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtās Latvijas Republikas Satversmes darbību visā Latvijas teritorijā. Latvijas valsts oficiālais nosaukums ir Latvijas Republika, saīsināti Latvija. Es zinu, ka cilvēka dzīve ir īsa, bet vienmēr dzīvoju ar tādu cerību, ka manai tautai būs saules mūžs. Šī ir mūsu pēdējā iespēja izdzīvot, un mēs to izmantosim. Tāpēc mēs pieprasām neatkarību Latvijai, Lietuvai, Igaunijai, Krievijai, Grūzijai, Ukrainai, visām valstīm, kur cilvēka dzīvība ir jāaizsargā, lai tā būtu svēta un neaizskarama. Dievs dod mums izturību. Trešais vēlēšana apgabals Vilnis Eglājs par. Ceturtais vēlēšana apgabals Aleksandrs Kiršteins par. Piektais vēlēšana apgabals Ģirds Krūmiņš par. Ivars Priedis par. Ziedonis Ziediņš par. Andris Bērziņš par. Jānis Zinevičs par. Edmunds Krastiņš par. Rezultātā par. Nobalsojuši 138 Latvijas tautas deputāti, vienam atturoties.
Mūsu mīļā tauta, tā visu Latvijas Republikas augstākās padomes deputātu vārdā, kas šodien balsoja par mūsu neatkarību, es gribētu jūs uzrunāt. Jo šajos 2 gados, man liekas, mēs esam kļuvuši tik mīļi un tuvi viens otram, kā vēl nekad. Šodien izejot no augstākās padomes nama, es nejauši sastapos ar kādu amerikāņu korespondenti, kura šeit bija mūsu pirmajā Tautas frontes kongresā, un viņa man uzdeva jautājumu, vai jūs toreiz 88. gada 7., 8., 9. oktobrī varējāt iedomāties, ka šis brīdis atnāks tik ātri. Un kaut arī mums priekšā stāv ārkārtīgi grūts ceļš, kad mums šī Daugavpils vienotība būs vajadzīga vēl vairāk nekā šajā brīdī, kad mums vēl vairāk vajadzīga būs spītība un izturība. Man tomēr šodien gribas jums teikt šos vārdus. Mana tauta, nu vienreiz tu esi brīva, rīkojies un dzīvo kā piedienas brīvai tautai un brīviem cilvēkiem. Cienījamie tautieši, par mums zina pasauli. Nu pat paziņoja BBC angļu raidījumā visai pasaulē, ka Latvija pasludinājusi savu neatkarību. Godājamā Latvijas tauta, apzināsimies šī mirkļa svētumu un izteiksim vislielāko cieņu un godbību visiem tiem, kas šo ceļu ir gājuši un ir gājuši nevienu gadu vien, lai mēs, augstākās padomes deputāti, šodien varētu pieņemt šo lēmumu. Bet man un augstākās padomes deputātiem arī šodien, šajā svētbrīdī, ir jādomā par rītdienu. Būsim saimnieki savā zemē. Un tomēr es vienmēr domāju, ka būt saimniekam savā zemē ir pirmām kārtām strādāt kā saimniekam.
Mani dārgie, mani mīļie, mēs tiekamies atkal Daugavmalā, bet mēs tiekamies pirmo reizi apstākļos, kad Latvijas likteni sāks lemt Daugavas malā. Kad Latvijas likteni sāks lemt Rīgā, kad Latvijas likteni sāks lemt pie Ventas, pie Gaujas, pie Lielupes. Es domāju, ka tā ir šodienas visdziļākā jēga. Tā ir mūsu deklarācijas dvēselē būt saimniekiem savā dzimtajā zemē. Mēs neko citu negribam. Būt šeit saimniekiem, it visiem latviešiem un visiem latviešu draugiem. Šajā saulainajā dienā negribas runāt par rūpēm, bet jābūt godīgiem, un es gribu būt godīgs ar jums. Vēl cīņa nav galā, un varbūt nākošas nedēļas un dienas, un varbūt pat mēneši prasīs no mums visiem tādu izturību, kādu mēs neesam līdz šim parādījuši. Būsim vienoti, būsim izturīgi, domāsim par to, ka dārgāk par brīvību nekā nav cita.